Kur tie jāja duibājāri, duibājāri, zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk. Par bajāriem reiz sauc arī turīgus saimniekus. Mūsu raidījuma bajāri ir bagāti ar kultūrvēsturiskām vērtībām. Suiti, kas ar saknēm stingri turas suitu zemē, lai vai kādus pasaules ceļus izstaigājuši, kuri šoreiz iepazīstieties Ance Krauze un Juris Lipsnis. Ance Krauze ir dziedātāja, mūziķe un pedagoģe. Pirmās skološanās bijusi Alsungā, pirmās muzikālās skatuves gaitas mazajos suitiņos. Viņas balss spēka priekšā savulaik padavies pat Eirovīzijas mikrofons. Tēlaini sakot, Ance joprojām ir maestro Raimonda Paula vilcienā un neviena skatuve viņai nav ne par lielu, ne par mazu. Kur tie jāja duibājāri, duibājāri. Kas gan to vairs atceras, ka Juris Lipsnis pēc profesijas ir arhitekts, bijis ugunsdzēsējs un žurnālists. Visi zina, ka viņš suitos ir dūdu drosminieks, nebaidījās no aizmirstības izcelt dūdu spēles tradīcijas un tās atkal padarīt dzīves. Par suitu tradīcijām viņš gatavs stāstīt un iesaistīt līdz pat rīta gaismai. Kā divas suitas satiekās Rīgā, ja? Jā, tas ir neticami un vēl kur. Kādā mūzikas mekā mēs satiekamies. Tu te mācies, ja? Jā, es te mācījos augstskolā, pēc vidusskolas, pabeidzu Liepājas mūzikas koledžu, un tad es atnācu uz mūzikas akadēmiju, apzināti iestājos mūzikas pedagoģijas nodaļā, nevis vokālajā nodaļā. Jo mani interesē tieši tā pedagoģija. Kā es pati saku, es pēc aicinājuma un arī pēc profesijas esmu caur un caur pedagogs, skolotāji. Neizskaties, bet labi. Jā. Kas tev? Kā tu šeit esi nokļuvis? Es vispār, man tikai reizi gadījies ar etnomuzikologiem. Zini kā, etnomuzikologi, kad runā, viņi runā par kaut kādu, par folkloru, un tad viņiem šeit tad ir vajag kādu, ko parādīt, kāds izskatās tas vidējais folkloras tēls. Jā, tas aborigēns. Un tas aborigēns bieži vien ir pārsvarājis sievietes, ja, un tad man Anda Beidāna, mums arī tur tāda laba sadarbība, un tā viņa atradusi, ka vismaz kādu veci var izvilkt ārā un parādīt, ka nav tikai matriarkāts vienmūs tā jomā. Kā tu tur bija ar Paulu? Viņš tev tā kā sadzirdēja tās suidu balss vai kā tas? Es domāju, ka jā. Jā, es domāju, ka tas noteikti ir, jo to viņš vienmēr piemin, ka tieši tā mana balss. Bet patiesībā tieši tā tas viss arī aizsākās šeit mūzikas akadēmijā. Tas bija 99. gads, ja nemaldos, un bija skolēnu dziesmu svētki, kurā Zigmārs Liepiņš ar Māru Zālīti bija uzrakstījuši ciklu teika par Daugavas rakšanu. Un mūsu koris bija kā koris izvēlēts modelēšanas koncertiem, kas rāda priekšā kādiem šiem dziesmu svētkiem, kāda būs programma, kā tam visam vajadzētu skanēt. Un tur bija tā dziesma, kas šos vārdus teica, ja Butīte. Un Māris Sirmais nāca ar mums strādāt, ar mūsu kori, un tur vajadzēja solo. Un viņš tieši tā pateica, vajadzētu tādu vienu meiteni tagad, kas var nodziedāt, tā kā suita sieva. Odzo! Vajag arī sakrist, ka tā suita sieva dzied. Un tas bija īstenībā pirmais tāds vispār tie skolēni dziesmu svētki, kas notiek. Jā, dēļ tās manas balss, dēļ tās autentiskās dziedāšanas manieres, tā kā tas ir īstenībā tas mans kodoliņš, ar ko es vispār arī lepojos, ka man tas ir. Un es tagad tās suitu tautas dziesmas arī ļoti daudz integrēju vispār savās muzikālajās programmās. Un Raimonds Pauls pat ir veselu albumu uzrakstījis, tieši ņemot par pamatu šīs suitu ziņas. Vai suitiņos? Tu esi dziedājis? Es dziedāju mazajos suitiņos. Bet kurā sastāvā? Tur izrādās bija divas suitiņi. Vienas vēl bijuši pie kultūras nama, un otra bija pie kā? Pie muzikas skolas. Un tu biji pie kura? Es biju pie muzikas skolas, jā, pie Dācis. Mēs braucam uz rādio, tas mums bija liels piedzīvojums. Bija ieraksts rādio, tur vajadzēja tāds apdziedāšanās pantus dziedāt. Tad arī jūs tos burdonus un tos apdziedāšanās, tos jūs tikai jau piekopt? Tos klasiskos, divas klasiskos, bet burdoni un visas suitu tās ziņas. Un es jau vienmēr smējos, to arī stāstu savos koncertos, ka tas ir interesanti, kad tagad bērni brauc uz konkursiem.
Un, pie tādiem, noteikti arī mūsu suitiņi brauc, kuri vajag kaut kādas sadziedāšanās, un tad tur, teiksim, ja notiek kaut kāda vērtēšana, tad vispār jau tagad tā ļoti, ļoti skrupulozi ir jāskatās, ne tikai arī pat nevērtē, vai atbilst dziesma bērnu vecuma posmam. Ko mēs tajā 3. klasē toreiz gan pa dzērājiem, gan pa precēšanos, apdziedāšanos pants, tikai dod tik rupjāks, jo vēl jau foršāk. Bērniem interesanti, vai ne? Jā, ka tur neviens vispār neskatījās. Tu gribi dziedi, tur sīvu rutku izbezdēsi, bodkantiņu nevarēsi. Kāpēc ne? Labi. Mans opabas dziedāja tad, kad sēdēja ar večiem, spēlēja kārtu, dzēra alu, un tad viņiem bija dziedāšana. Ja? Ne? Kāda tagad šodien mēs uz skatuves uzkāpjam un dziedam to, ko viņi dziedāja? Jā, tas man liekas tas foršākais. Es tos, ka mans Olapas arī, viņš dziedāja kaut kāds arī tāds ziņas, krauzēts. Un varbūt, ka tas tieši tas spēcīgums man tieši ir no viņa, vai ne? No mammas puses tā muzikalitāte, bet atkal tas... tu te kā, man mājas tā saka, tu te iebļauj to savējo. Viņš domāja par kaut kādu burdonu. Kā tas būtu tik vienkārši. Tā es domāju, tā tīri fiziski. Labi, bet, no tā, un kādreiz mans vecais tās arī jau kam tā mazliet, tā bija tāda jautrākā prātā. Viņš jau tā kā dziedāja ar tāds baigi interesantiem vārdiem, bet nevis tieši tā kā tās tautsdziesmas, vairāk tās ziņas, jā. Un kaut kā viņi jau visas, man liekas, sauc pa ziņģēm. Un tad viņš, kad dziedāja, tad bija baigi interesanti. Toreiz man vēl nebija tā pieredze. Principā varbūt vajadzēja sēdēt un ātri pierakstīt vai ieskaņot. Ja? Jo tas jau tā ļoti dabīgi notika. Un tikai tad mēs kaut kā aizvien vairāk pieķērām, ka visas tās ziņas iet ar vienu melodiju. Bet es braucot šurp, es tagad domāju, šodien es arī satikšu suiteni, jāuzcert kaut kas suidrāns. Bet es domāju, kurā brīdī, vai tu, tā kā bērnībā, labi, tu dziedāji tās suitu dziesmas, tev, tu jau no bērnības ar to visu, bet es godīgi sakot, man šitas viss atnāca tikai pēdējos 11 gados, varbūt 20 gados, ka es tā kā vairāk sāku apzināties, ka tās suitas tradīcijas, ka tas nav tikai, runā suitiski, cik mēs suitiski runājam, bet ka kurā brīdī tas... kaut ko tu vairāk saproti, ka tas ir no suitiem, tas no suitiem, tev kaut kā tā apzināšanās, kā tu sāki saprast, ka suiti un ka mēs kaut kas īpaši. Zini kā, pirmkārt, varbūt arī tā, ka es jau jūtos kā zivs ūdenī tajā, un man pat tāda apzināšanās, tur kaut kā, man nav vajadzīgs to kādam pierādīt, bet es ļoti bieži, jūtu no malas arī, ka tas īstenībā, ka citi mazliet uz mums skatās kā uz pārcilvēkiem. Ka mums ir ka tā suita padarīšana un ka mums ir tās saknes. Ja? Jo patiesībā jau ir daudz, kuriem nav šādu tādas identitātes kā mums. Ir, protams, tur var būt kaut kādas savas ģimenes tieši identitāte, bet tādas tā kā suitu kopienas identitāte, tas, man liekas, mēs esam tādi izredzētie, bet tā tas ir. Tā tas ir. Bet to apzināšanos grūti pateikt. Tā man ir, tā man tas viss nāk. Varbūt tas ir tik dabiski, ka tur pat nav īpaši ko apzināties. Nē, tur nav tieši tā, Juri. Man liekas, ka tieši tā, ka tur nav ko apzināties, vienkārši tā tas ir. Un tas ir forši, ka jūs to visu, es tagad esmu Rīgā, es tur tā mazāk, bet jūs arī turpināt to suitu kopšanu, to kultūrtēvas kopšanu vēl aizvien, kas arī ir vajadzīgs. Ja? Tas ir tieši tāpat kā ģimenē, vai ne? Kā tev tik forša ģimene? Tāpēc, ka tā ir. Ja krustmāte roka kartupeļs, viņa zvana, ka jābrauc palīgā, tad viss arī brauc. Nevis tad, tāpēc, ka tas jau nav jau runa par kartupeļu rakšanu. Ir runa par kopā būšanu, ir runa par kopā tādu pasmiešanos, par tādu, ka tas ir atkal, tāda visi satiekās, ka tas tieši ar to jau notiek, kad tur vienam dzimšanas dienu radu gabalam brauc visa tā radu saime tur, un tā tas arī ir, tāda ir tā kopšana. Man liekas, ka suitos ir, tas ar to suitu būšana ir līdzīga. Jā, es domāju, es mācījos augstskolā 70. gadu beigās, ja? Man sauc par suitu. Un
Nu, it kā nē, es taču tautstērpā nestaigāju, dziesmas nedziedāju. Absolūti man nebija nekādas tās ārējās izpausmes. Labi, es klandraušu švedu un visiem baigi garšo, jā. Visiem garšo. Jā, es nezinu, kurš tu izdomāja, ka viņi nav garšo. Tu zini, man kādreiz bērnībā negaršo. Jā? Man baigi garšo. Bet tagad man garšo. Nu, un man sauc par suitu. Un pirmais darbs, ka pirmā kursā, tu taču tos laiks neesi piedzīvojis, aizbraucām kolhozā, kaut kur Nīkrācē, kur pirmais darbs, es visiem iemācīju, ka ir pareizi ēst, gulēt. Jā. Un nē, jāsaka, nē. Jo es gulēt, ēst, es nevaru, jo man sprūst. Jā. Un mums bija pusi bija rīdzinieki, un tiem rīdziniekiem tas bija interesanti likās. Un iedomājos, un tur un aizgājuši tas te ēst, gulēt, tas bija tā, ka mūsu kursa valodā iegāja. Varbūt tas bija tas kaut kāds, tas suits, jā, bet es mācīju rīdzinieks, kā pareizi jārunā. Jā. Nu tā. Bet tas ārējās izpausmes, jā, tā kā es pirmo reizi vilku tautstērpu, tad, kad mēs tas bija kaut kāds 2007. 8. gads, kad mēs taisījām filmu priekš UNESCO. Un man bija krustmāte, Smidrovska Margarita, jā, kur šitos apaklītes un krekls šo visu. Un viņa man bija visu to tērpu sagatavojis, bija bruslaks, man bija krekls, un es viņu turēju skapī, un nekad nebija vilcis. Un toreiz labāk ar studiju filmēju to filmu, un Krista Vāver teica, viņa atbrauc pie mums uz mājām, viņa teica, zini, kas Jūra, tu vari uzvilkt, tev ir suidrāns, teica, nu vispār ir, nekad neesi vilcis mugurā. Cik tu forši saki suidrāns? Tas ir, man liekas, un es vilku koridorā pie spoguļa, es vispār nezināju, kā jāvelk. Nu, es uzvilku, un tagad kā tagad to krāgu vaļā vai ciet, ko. Un saprot, man asaras bija acīs, no kā? Nu, kas tas bija? Es vienkārši uzvilku melnu kaut kādu praķi, un man asaras bija acīs, un es visu vācu savu kameru projām, nefilmē. Tu arī esi tā kā zem lupas, ka tev uzvelc tautstērpu? Es nezinu, es laikam neskatos. Tu saņēmis tāds, bet tu tikko man teici. Nu pat tām pogām. Poga bija vaļā. Bet zini, tā ir faktiski mūsu tā kā suitu vīriem, mums ir tāda tā kā, mēs viens otru tā kā pārskatu, vai kaut kas nav vaļā, vai kāda poga ir, vai viss pogas ir ciet, vai kaut kas nekarās. Un tas ir tāds, bet nevis tā kā, mēs neļaujamies publikai, līdz publikai mēs pat neaizējām, līdz citiem, jā. Mēs viens otru uzmanām, jā, lai mēs neparādām. Tev ir labi, jo jūs esat ansambls, un jūs līdz ar to viens otru varat uzmanīt. Es kā tāda solo mākslinieca biežāk, man ir mazliet grūtāk ar šo, bet es jau arī vienmēr tiešām, kad velku visu tās suitu lietas, man tur viss tā katra detaļa ir ļoti pārdomāta. Bet man nu pat bija vēl viens liels izaicinājums, kad bija dziesmu svētkos. Man ar visām 3 meitām bija jādzied, un tad es pateicu, nē, mēs būsim suitu tautstērpos. Un tad, protams, ka man tur palīdzēja suiti un savācām tos tautstērpus. Bet es kaut kā neiedomājos, ka man vajadzētu vēl kādu, kas man varētu palīdzēt, tā kā apģērbt, jo viņas jau nesaprot, ko darīt ar šo, jo viņas jau vēl to suitisko tikai mācās. Un tad tā ģērbšanās ir tāda vesela sadaļa īstenībā suitiem, vai ne? Bet tas ir, kaut kādā brīdī par to tu vairs nedomā. Tu vienkārši paņem visu un tu esi gatavs un iet. Man sieva, ja viņai tie lakati, tā galva, tā jau viņai stāv, viss sasiet, tas 4 kārtas. Vienkārši uzliek tā kā ķipa galvā, jā. Un tad viņi to trakodrānu tā viņai sakt jau saspraust, viņi tiek pārmet pāri galvai. Un tas ir tas, ka tu esi jau tā kā, bet tas ir tāpēc, ka tu to dabiski vēl. Un zini, ko man interesanti, man abi dēli, ja, man Kārlis sāk mācīties Liepājā, bet ne mūzikas skolā, bet tajā mākslas un, mākslas skolā, jā. Bet ko viņš tur mācījās? Tur bija uztaisīts tehniķu kurs, viņš arhitektos mācījās, tagad tēva pēdās. Jā. Un tagad viņš nāk 1. septembris, jābrauc uz Liepāju, un šis ir rokās pa manu skapu, un es saku, ko tur meklē? Tā vienkārši interesanti, ko tur meklē. Es skatos, ko es varētu uzvilkt uz 1. septembri. Mēs apmēram vienu augumu tajā brīdī, viņš pārāds. Un viņš teica, ko var ņemt? Es teicu, man vienalga, ko tur ņemt. Un tu saproti, viņš izceļ brusla kārā, viņš saka, šito var? Es saku, var jau. Un es sapratu, ka viss. Tagad viņš uzvalk, un viņš 1. septembrī aizbrauca Suidrānās uz 1. septembrī. Viņš saka, iet pa ielu, meitenes nāk klāt, vai drīkst ar tevi nofotografēties. Un viss viņš man vairs apakaļ neatdeva, es dabūju šo citu. Vecākais dēls Jurģis pabeidza Ventspils augstskolu.
viņš izlaidumā bija suita drānās, ja, suita Ruslakā, visu cepuri. Un tad man liekas, ka ja tie čaļi, no kā viņi to noskatījās, ja kaut kā, acīm redzot, ka kaut kas viņiem tur ir Tas ir tas, ko tu esi ko sēsi, to pļaus. Bet es neko it kā liekas, ka neko neesmu sēs, bet tas kaut kur ir. Bet tas jau ir tas, par ko es saku, ka tas ir tāds netverams un tas nav speciāli jādara. Ja tevī tas iekšā, tad aiziet automātiski arī bērniem. Es arī skatos, manā meitenē man ir ļoti patīk daudz tērpus ģērbties. Pat tai pusaudzei, kurai liekas, ka kā, bet nē, viņām tas ir pilnīgi tāds. Un īstenībā arī ļoti, ļoti feini, ka tam suitos tāpam daudz detaļas, jo tad ir kā tāda liela nozīmīga svēta, kā piemēram man Elzē palika 18, vai arī es vairs neatceros, kad es viņai, vai kad viņa skolu beidz. Labi, ka man bija viena trīsrindene lieka, un tad es to viņai dāvināju. Tas tāds vienkārši. Viņa arī to novērtē, vai, piemēram, tur mana mamma viņai jostu ar māsu kopā uzdāvināja. Ja? Tā, ka tu vari tāds, ka tu tādā veidā jau vari viņai tā kā jau rādīt, ka tas jau ir tavs. Jo patiesībā jau arī diezgan sarežģīti, vai ne, ja tev būtu kaut kur visu laiku. Oi, Dievs, pasaka, ka jātapina. Bet tev ir pašai savs tā kā pilnais? Man ir pilns, man beidzot ir pilns, bet zini kā, tas jau ir tā kā tetovējumiem. Ka gribās jau vēl kaut ko. Visu laiku tu aizēji pie kādas arī tur, kas auž, un ka tu ieraugi, šitā baigi smuki, es gribētu šitādā krāsā vēl jaku. Bet ja būs šitā jaka, tad jau vajadzēs tos svārkus, un tad šitāds jau, tāpēc es mazliet tagad uzmanos ar to. Kur tie bājāri, Un neliels pārsteigums abiem. Ātrie jautājumi. Sklandrausis vai skāputra? Sklandrausis. Abdivi. Mugurdāncis vai akenšpice? Akenšpice. Mugurdāns. Kas ir jādara mīcot maizi, lai tā labāk rūktu? Jādusmojās. Jālamājās. Anpīzradziņi ir piedeguši pīrāgi vai iedomīgi puiši? Iedomīgi puiši. Es nezinu. Pirmo reizi dzirdu to. Kas ir govkuņģis? Govkuņģis ir villaine. Tad, kurš tad to nezina, ko sievas uz muguras sedz? Lakats. Kāpēc to tā sauc? Tāpēc, ka viņai tas taušanas tehnika, vai nemācēšu izskaidrot tā gluži kaudējas, ir, bet ja tā roku pabrauc, tad ir tieši kā govī kuņģis. Teicu, ka esmu no iekšā tā kā govs kuņģis, bet es nezinu, neesmu pētījis govs kuņģi. Zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk. Vai tiešām suitos arī jau senāk ir spēlēts dūris? Tur tieši tas, ka suitos bija visilgāk spēlē, jo tajos iepriekšējā gadsimta mijā, ja tur Vidzemē bija izzuduši, jo tur bija tie hernhūtieši, bija tās brāļa draudz, un viņi bija pasludinājuši dūdzi par vēlnu izgudrojumu, un tur bija publiski dedzināti kopā, ja? Un suitos tie katoļi, un konservatīvie, kur nepinās ar ārpusi, un līdz 45. gadām es zinu, ka vecais Šeflers 45. gadā nomira, tas, kurš vienīgais ir ieskaņots un kurš ir filmā, Kāžas Alšongā dzimtums. Un viņš 45. gadā vēl spēlējis, bija meitas kāzās, bija mēģinājis spēlēt, bet tās dūzes bija kožas sagrauts un grūti viņam gājis. Un tad tas viss izbeidzās, un tas atsākās tajā 13. gadā, kad mūsu priesteris Andris Vasiļevs, viņš nopirka dūdzi, iedeva manai sievai, lai atnes man, ka man jāspēlē. Ja? Un tas bija tas sākums. Es, protams, nespēlēju, jo es neko nesapratu, kur kas tur jādara. Un man sieva bija tā dūdenieka. Un es pat nezinu, kur, vai pie mums tas aizgāja tā kā šobrīd katrs 1%. Tas ir daudz vai maz. 1% Austrums iedzīvotājs spēlē dūdas. Šitāda statistika. Es zinu, ka tur ir. Bet es atceros, tu aizgāju pie tevis stirdzīgi toreiz arī. Man tā iepatikās, ka man tiešām, es pavilkos tā, ka man arī vajadzētu. Jā, bet tu jau vispār esi, tu taču viņas arī taisi, vai ne? Es viņas arī taisi, jā. Tas jau arī, man liekas, ir kaut kas tāds fenomenāls. Bet tur ir, tur ir tāda, tur ir praktiskā lieta, tur ir, virpošana, grepšana, tur šūšana, un tad ir tas, ka tu kaut kādā, kamēr kaut kāda dvēseli, tu tur neielaini tajā dūdā, un viņi neskan. Un tur, es nezinu, nevar izskaidrot, bet... Bet tu esi vienīgais, kas Alsakā taisa. Alsakā, jā. Nē, skaidrs. Jā, Latvijā cik vispār taisa, ka 4 apmēram, 4-5 varbūt, es nezinu tā īsti, bet
Tas kaut kas neticams, jo tāds, tā skaņa jau ir tāda maģiska patiesībā dodām. Pat ārzemnieki saka, kuriem ir tur visādas skaļas un sarežģītas dodiņas. Bet jūsiem ir tāda plezanta, ka tas būtu tā tīkama skaņa. Jā, tas mums tāds izaicinājums arī bija tajā laikā. Tā sākumā es nemūžam nedomājos, ka tas viss aizies tādā virpulī ar tām dodām. Bet, es blokflautu kādreiz, tāpēc citu šeit akadēmijā mācījos. Mums bija vienkārši kā priekšmets. Mums bija jāspēlē gan blokflautu pusgadu, gan pusgadu bija kokli jāspēlē. Man tas viss tā dikti patika, visas tās lietas. Zinu, ka tie, kas spēlēja blokflautu, ka viņam arī dūdas diezgan... Jā, tāpēc man toreiz pie tevis diezgan jau labi sanāca tur tajā tirdziņā. Jā. Bet īstenībā tas tirdziņš, mēs Māru vienreiz rēķinājām, ka tur kaut kad vairāk nekā 100 cilvēki ir izgājuši tam cauri. Jā. Un es zinu, ka 4-5 turpina spēlēt. Tu tāds tā kā influencers. Apdies, cik skaistu vārdu tu pateici. Tā mūsdienās ir, bet tā jau ir. Tas tā ir, iedvesmotājs. Par tiem bērniem, jā. Es domāju, par tavējiem, es izstāstīšu par savējo. Kārlis un Elīna, mans dēls ar savu sievu, viņi uzbūvēja busiņu. Kāpēc prasīja tev par to T2 busiņu, jo viņi uzbūvēja T3 busiņu no dažādiem. Jā. Un aizsūtīja uz Ameriku prāmu un ceļoja pa Ameriku. Jā. Un nāca 23. gada dziesmu svētku, un Elīna ir dancotāja. Viņa jaunādas deju kolektīvā dejo, un tagad taisās mājās, jo dziesmu svētki nāk. Man Kārlis zvana, viņš ir klau vecais. Kas man jādara, lai es arī varētu uz dziesmu svētkiem braukt? Jā. Un tad jau mēs zinājām, ka mums būs dūdeniekiem būs viens mazs gabaliņš jānospēlē. Jā. Un es teicu, iemācies spēlēt dūdus un reiz braukt. Šis labi ir. Atbrauc mājās, viņš bija kaut pāris mēneši palikuši, viņš iemācījās spēlēt to, kas tur jāspēlē, un vēl drusciņu vairāk, jo bija interesi. Bet tā nebija motivācija, tāpēc, ka tur vecais spēlē, bet viņš gribēja dziesmētkiem, jo sieva tur būs. Bet tas ir labi, jo maniem bērniem arī ir tā vēlme būt dziesmā, viņām patīk. Un viņas pat man aizgāja. Es atceros, kad es dziedāju, kad bija lielie dziesmu sāki iepriekšējie, un bija mums vienkārši vietas, es domāju, kā viņas izturēs to koncertu. Viņas bija tik aizgrābtas no tā visa, ka viņas pēc tam, ka viņas arī, ka viņas ir arī... Man par to ļoti liels prieks arī, ka tajos bērnos tieši ir tā vēlme būt tur, kaut vai arī šajos lielajos dziesmu svētkos, un ka tas tāds uzreiz tāds arī sev tāds uztiens pa plēcu, ka tad viss ir pareizi, vai ne? Jo vienmēr jau tā bērna audzināšana. Labi, lai viņi mums arī jau ir lieli, bet vienalga jau reizēm tu tā kā nošaubies par to. Kā tad ir pareizi audzināt tos bērnus, vai ne? Bet man liekas, ka šī ir tā labākā lieta, kad tas ir tas tāds, tāda... Ar šo arī parādās, ka viss ir kārtībā. Paklausies, bet mums ir vēl viena lieta, tieši tā, mēs tulīt arī beigsim, mums jau tā skriešana arī abiem, vai ne? Tu vēl skrien? Zini, ka es tagad ātri eju. Labi, bet tas ir ļoti labi, jo es te arī tur tagad skatos tiem pulsiem līdz, ka praktiski tā ir ātri iešana. Jā, tā kā es domāju, ka... Bet bija tik forši ar tev parunāt. Zini, kā tā mēs kaut kur... Jā, ļoti ātri. Jā, tieši tā, jo nav jau... Aizbrauc tiem studiem nav jau laika, jo ir visāds darīšanas. Rāceņi jārok. Tur rāceņi jārok, vai atkal satiekās tirgu, tad vēl ar to jāparunā, ar to jāparunā. Tā kā, visiem savas lietas, skriešanas un iešanas, beidzot mēs varējām apsēsties un tā forši parunāt. Es esmu tik priecīga, ka tu atbrauc uz galvaspilsētu. Kā man tas bija tāds notikums, tur mēnesis taisies, es nedomāju. Jūs jau, man liekas, arī esat pusi pasauli jau izbraukājuši, kad jums ir. Rīga jau nesanāk. Tur jau parasti Rīgā atstāja autiņu, tad kaut kur lidot tālu. Jā, redz, tas ir tik vienkārši. Arī apstāties Rīgā. Tas nav slikti. Jā. Paldies. Tad tiekamies. Suitos. Tiekās. Kur tie duibājāri, duibājāri, zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk.